Esiet sveicināti APL Go apmācību video. Marketinga plāns pirmā daļa. Jebkurš bizness vienmēr sākas ar biznesa plānu. Kompānijā APL šis biznesa plāns ir aprēķināts līdz sīkām detaļām un ir vērsts uz to, lai kompānijas partneri pastāvīgi izjustu finansiālo brīvību, finansiālo spēku no šī instrumenta katrā savā darbībā un lai tieksme attīstīt šo biznesu vienmēr pastiprinātos. Katrs kompānijas partneris, kas nopietni attiecas pret savu biznesu, noteikti iemācīsies kompānijas mārketinga plānu, jo, kā mēs savādāk uzzināsim, kā tiek veidots bizness, no kurienes veidojas ienākumi un kura dēļ vairums no mums arī ir atnākuši kompānijā. Mārketinga plānu jūs varat atrast, atverot izvēlni back office'ā, tālāk zināšanu bāze, jūs ieraudzīsiet sadaļu mārketinga plāns, kuru jūs varat izprintēt un izmantot kā ikdienas rokas grāmatu. Tā kā mārketinga plāns paredz nevis vienu ienākumu veidu, bet veselus 15, aizdomājieties par šo skaitli, kur tikai par vienu struktūras bonusu kompānija izmaksā saviem partneriem 65% no kopējā preču apgrozījuma. Tad tieši šie cipari liek nopietni aizdomāties par APL mērogu un lēmumu pieņemšanu pievienoties kompānijai. Par jebkuru darbību kompānija izmaksā mums naudu. Bonus vienmērīgi pāriet no viena otrā un ir cieši saistīti viens ar otru. Kad mēs izskatām sākuma bonusus, tie ir veidoti sinerģijā, un uz tā rēķina mūsu ienākumi pieaug 10 reižu. Marketingā ir paredzēts, ka mēs varam atvērt neierobežotu daudzumu biznesa vietas un pavairot savus ienākumus uz tā rēķina vairāk kārtīgi. To biznesa vietu, kuru mēs atvērām pašu pirmo, tā ir galvenā, un to pārformēt uz kāda cita mēs nevaram. Visas pārējās biznesa vietas 12 mēnešu laikā no to atvēršanas mēs varam brīvi pārdot, dāvināt, pārformēt, kas arī ir ļoti labs biznesa instruments. Nemēdz būt vienādi partneri. Mēs visi esam cilvēki un mums ir savi mērķi un ambīcijas, un tie mums visiem ir dažādi. Mūsu biznesā var izdalīt 3 galvenos cilvēku tipus, ar kuriem mēs veidosim biznesu. Tie ir pircēji, pārdevēji un biznesmeņi. Pircēji tie ir cilvēki, kuri mīl mūsu produktu, pērk to, saņem rezultātus un viņiem ar to pietiek. Pārdevēji tie ir cilvēki, kas nodarbojas ar tiešo pārdošanu. Viņi neveido struktūras, viņi redz savus ienākumus tikai no pārdošanas. Biznesmeņi tie ir cilvēki, kuri veido biznesu pilsētas, valsts līmenī, pasaules mērogā. Tie ir uzņēmēji, kas sasniedz maksimālus rezultātus. Kā mēs veidojam savu biznesu? Kompānija piedāvā ļoti elastīgu biznesa uzsākšanu. Mēs varam sākt savu biznesu vienkārši ar personīgā kabineta, back office vietas nopirkšanu, kas maksā 25 eiro. Šajā gadījumā kompānija mums dod iespēju pelnīt 4 ienākuma veidus no 15. Vai arī mēs uzreiz varam kļūt par pilntiesīgiem partneriem un saņemt visus ienākuma bonusus. Starta pakas biznesa uzsākšanai ir 6, un jūs varat izvēlēties, kā jūs vēlaties sadarboties ar kompāniju, kā lietotājs vai kā aktīvs partneris, kurš vēlas veidot aktīvu biznesu. Jo lielāka paka, jo lielāks status, jo vairāk kompānija jums pateiksies ar sava mārketinga plāna palīdzību. Jūs varat sākt nopērkot produktu par 100 eiro, 200, 400, 600, 1800 vai 3000 eiro.
Katrai pakai ir savs nosaukums. 100 eiro paka promoters, 200 eiro partneris, 400 eiro celtnieks, 600 eiro mentors, 1800 eiro VIP un 3000 diamonds. Tātad es jau teicu, ka mums ir 15 bonusu veidi, bet tie mums dalās 4 daļās. Tie ir sākuma bonusi, tie ir galvenie bonusi, speciālie bonusi un luksus bonusi. Bet par bonusiem mēs parunāsim nākošajā video. Mēs zinām, ka visam mūsu dzīvē ir salīdzinājums. Tas, kur mēs atnākam, tas, ar ko mums nākas saskarties, pie kā mēs nonākam, ko mēs risinām. Daudzi no mums izvēlas strādāt algotu darbu vai arī ir izgājuši cauri tradicionālajam biznesam. Mēs parasti strādājam 8 līdz 14 stundas. Naudu, ko mēs nopelnām, tā ir noteikta likme. Vieta, tā ir viena noteikta darba vieta, kas mums neļauj ceļot, kad mēs to vēlamies. Un tā paiet visa mūsu dzīve. Mēs tam veltam 50% no savas dzīves. Darba alga mums vienreiz mēnesī. Tā var arī kavēties, vai jūs var vienkārši atlaist no darba. Veselība, protams, mums ir stresa stāvoklī. Atvaļinājumu mēs saņemam vienreiz gadā. Un, protams, mums nākas arī strādāt ne tikai vienā darbā, bet vairākos. Kur tad, lai mēs atrodam laiku ģimenei un saviem tuviniekiem? Un nostrādājot šos 40 gadus, mēs aizejam pensijā, kur mēs gala rezultātā saņemam kapeikas. Un tā paiet mūsu dzīve. Bet ir cita dzīve, un ir iespējams šo veco modeli nomainīt. Kompānija APL paver katram no mums milzīgas iespējas. Ko mums dod kompānija APL? Jūs varat būt jebkurā pasaules vietā. Jūs varat plānot savu laiku paši. Jums katru dienu nāk ienākumi. Jūs varat veltīt laiku vairāk savai ģimenei un tuviniekiem. Jums ir daudz draugi un partneri pa visu pasauli, līdzīgi domājošie. Un mēs augam kā personības, un mēs paši izglītojamies. Mēs paši izvēlamies laiku, mēs paši izvēlamies vietu, un mēs paši izvēlamies, cik mēs gribam nopelnīt. Un vēl viens liels pluss šajā industrijā ir tas, ka mēs pelnam pastāvīgi augošus pasīvos ienākumus. Nākošajā video mēs sīkāk izskatīsim katru no bonusa veidiem. Tiekamies nākošajā video.